Pirmā vēstule korintiešiem, 8. nodaļa. Bet par elku dievu upuļiem zinām, ka mums visiem ir zinības. Zinības uzpūš, bet mīlestība uzceļ. Bet ja kam šķiet, ka ko zinot, tas vēl nezina nenieka tā, kā piederas zināt. Bet ja kas dievu mīl, tas no viņa ir atzīts. Tad nu par elku upuļu ēšanu zinām, ka neviena elka nav pasaulē, un ka cita dieva nav, kā vien tas vienīgais. Un jebšu ir tā saucamie dievi, kā debesīs tā virs zemes, tā kā ir daudz dievu un daudz kungu, tomēr mums ir viens dievs, tēvs no kā visas lietas, un mēs uz viņu, un viens kungs, Jēzus Kristus, caur ko visas lietas, un mēs caur viņu. Tomēr šīs zināšanas nav visiem, bet kādi, kas līdz šim apzinās elkus esam, ēd tā kā no elku upuļiem, un viņu sirdsapziņa vāja būdama top apgānīta. Bet barība nedara mūsu dievam tuvākus, jo ēzdami mēs neesam labāki, un neēzdami mēs neesam sliktāki. Bet pielūkojiet, ka šī jūsu vaļa vājiem nekļūst par piedauzību, jo, ja kas redzētu tevi, kam ir zinības, elku namā pie galda sēžam, vai vājā brāļa sirdsapziņa netaps skubināta elku upuļus ēst, un caur tavu atziņu pazudīs tavs vājais brālis, kā labad Kristus ir miris. Bet pret brāļiem tā grēkodami un viņu vājo sirdsapziņu ievainodami, jūs grēkojat pret Kristu. Tādēļ, ja manam brālim barība par piedauzību, tad es nemūžam gaļu neēdīšu, lai savu brāli neapgrēcinu. Pirmā ķēniņu grāmata, 22. nodaļa. Un 3 gadus tiem bija miers, un karja nebija starp sīriešiem un Izraēlu. Bet 3. gadā Jehošafats, Jūdas ķēniņš, nogāja pie Izraēla ķēniņa, un Izraēla ķēniņš sacīja uz saviem kalpiem: vai jūs nezināt, ka Rāmota Gileādā pieder mums, un mēs esam klusu, un viņu neņemam no sīriešu ķēniņa rokas? Un viņš sacīja uz Jehošafatu: vai tu ar mani gribi iet karā pret Rāmotu Gileādā? Un Jehošafats sacīja uz Izraēla ķēniņu: es būšu kā tu, un mani ļaudis kā tavi ļaudis, un mani zirgi kā tavi zirgi. Un Jehošafats sacīja uz Izraēla ķēniņu: vaicā jau šodien tā kunga Jahves vārdu. Un Izraēla ķēniņš sapulcēja praviešus, 400 vīrus, un sacīja uz tiem: vai man būs iet karā uz Rāmotu Gileādā, jeb vai man no tā būs atstāties? Un tie sacīja: celies, jo tas kungs Jahve to dos ķēniņa rokā. Bet Jehošafats sacīja: vai šeit nav vēl kāds no tā kunga Jahves praviešiem, ka mēs to varētu vaicāt? Un Izraēla ķēniņš sacīja uz Jehošafatu: vēl ir gan viens vīrs, caur ko to kungu Jahvi var vaicāt, bet es viņu ienīstu, jo tas man nesludina labu, bet ļaunu vien, Miha, Imlas dēls. Un Jehošafats sacīja: lai ķēniņš tā nerunā. Tad Izraēla ķēniņš aicināja vienu kalpu un sacīja: atved ātri Mihu, Imlas dēlu. Un Izraēla ķēniņš un Jehošafats, Jūdas ķēniņš, sēdēja ik katrs savā krēslā, savās drēbēs ģērbušies, pagalmā, kur ieiet pa Samarijas vārtiem, un visi pravieši sludināja viņu priekšā. Un Cedekija, Kenānas dēls, taisīja sev dzelzs ragus un sacīja: tā saka tas kungs Jahve, ar šiem tu badīsi sīriešus, kamēr tos izdeldēsi. Un visi pravieši sludināja tā sacīdami: celies pret Rāmotu Gileādā, jums būs laba laime, jo tas kungs Jahve to dos ķēniņa rokā. Un vēstnesis, kas bija gājis pēc Mihas, uz to runāja un sacīja: redzi, Jēl, pravieši runā vienā mutē labu ķēniņam, lai jau tavs vārds tāpat ir kā viņu vārds, un runā labu. Bet Miha sacīja: tik tiešām, kā tas kungs Jahve dzīvs, ko tas kungs Jahve uz mani sacīs, to es runāšu. Un kad viņš nāca ķēniņa priekšā, tad ķēniņš uz viņu sacīja: Miha, vai mums būs iet karā pret Rāmotu Gileādā, jeb vai mums no tā būs atstāties? Un tas uz viņu sacīja: celies, tev izdosies, jo tas kungs Jahve to dos ķēniņa rokā. Tad ķēniņš uz viņu sacīja:
cik reiz man tev būs piekodināt, cita nekā man nesacīt, kā taisnību tā kunga Jahves vārdā. Un viņš sacīja: Es redzēju visu Izraēlu izklīdinātu pa kalniem, itim kā avis, kam gana nav. Un tas kungs Jahve sacīja: Šiem kunga nav, lai ik viens ar mieru iet savā namā. Tad Izraēla ķēniņš sacīja uz Jehošafatu: Vai es tev neesmu sacījis, ka viņš par mani labu nesludina, bet ļaunu? Un Miha sacīja: Tādēļ klausi tā kunga Jahves vārdu. Es redzēju to kungu Jahvi sēžam uz sava goda krēsla, un visu debesu spēku stāvam pie viņa labās un kreisās rokas. Un tas kungs Jahve sacīja: Kurš pierunās Ahabu, lai tas ceļas un krīt Ramotā Gileādā? Un viens runāja šā, otrs tā. Tad viens gars izgāja un nostājās tā kunga Jahves priekšā un sacīja: Es viņu pierunāšu. Tad tas kungs Jahve uz to sacīja: Caur ko? Un viņš sacīja: Es iziešu un būšu melu gars visu viņa praviešu mutē. Un viņš sacīja: Tu viņu pierunāsi un arī pārspēsi, ej un dari tā. Un nu redzi, tas kungs Jahve melu garu devis visu šo tavu praviešu mutē, un tas kungs Jahve par tevi ļaunu runājis. Tad Cedekija, Kenānas dēls, piegāja un sita Miham pliķi un sacīja: Kā tad tā kunga Jahves gars būtu no manis atstājies ar tevi runāt? Un Miha sacīja: Redzi, tu to redzēsi dienā, kad tu no vienas istabas otrā iesi paslēpties. Un Izraēla ķēniņš sacīja: Ņem Mihu un ved to atpakaļ pie Amona, pilsētas virsnieka, un pie Joasa, ķēniņa dēla, un saki: Tā saka ķēniņš, lieciet viņu cietumā, un ēdiniet viņu ar bada maizi un ar bada ūdeni, kamēr es atkal laimīgs pārnākšu. Un Miha sacīja: Ja tu atkal laimīgs pārnāksi, tad tas kungs Jahve caur mani nav runājis. Un viņš sacīja: Klausieties, visi ļaudis. Tā Izraēla ķēniņš un Jehošafats, Jūdas ķēniņš, cēlās pret Rāmotu Gileādā. Un Izraēla ķēniņš sacīja uz Jehošafatu: Es pārģērbies iešu kaujā, bet tu ģērbies savās drēbēs. Un Izraēla ķēniņš pārģērbās un gāja kaujā. Un sīriešu ķēniņš saviem ratu virsniekiem, to bija 32, bija pavēlējis un sacījis: Nelauzieties ne uz mazu, ne uz lielu, bet uz Izraēla ķēniņu vien. Kad nu ratu virsnieki Jehošafatu redzēja, tad tie sacīja: Tiešām tas ir Izraēla ķēniņš, un tie griezās un lauzās uz viņu, bet Jehošafats brēca. Kad nu ratu virsnieki redzēja, ka šis nebija Izraēla ķēniņš, tad tie no viņa griezās nost, un viens vīrs nejauši uzvilka savu stopu un iešāva Izraēla ķēniņam starp sprādzēm un krūšu bruņām. Tad viņš sacīja uz savu ratu vadītāju: Griez savu roku un izved mani no kaujas, jo es esmu ievainots. Un kauja kļuva karsta tajā dienā, un ķēniņš stāvēja savos ratos sīriešiem pretī, un nomira vakarā, un asinis tecēja no brūces uz ratu grīdu. Tad pa visu karapulku saulē noejot sauca un sacīja: Ik viens uz savu pilsētu, ik viens uz savu zemi. Tā ķēniņš nomira un tapa novests uz Samariju, un ķēniņu apraka Samarijā. Kad nu ratus mazgāja Samarijas dīķī, tad netiklē mazgājoties suņi laizīja viņa asinis pēc tā kunga Jahves vārda, ko viņš bija runājis. Kas nu vēl par Ahabu stāstāms, un viss, ko viņš darījis, un ziloņkaula nams, ko viņš cēlis, un visas pilsētas, ko viņš cēlis, tas viss rakstīts Izraēla ķēniņu laiku grāmatā. Tā Ahabs aizmiga pie saviem tēviem, un Ahazija, viņa dēls, kļuva par ķēniņu viņa vietā. Un Jehošafats, Asas dēls, kļuva par ķēniņu pār Jūdu Ahaba, Izraēla ķēniņa 4. gadā. Un Jehošafats bija 35 gadus vecs, kad viņš kļuva par ķēniņu, un valdīja 25 gadus Jeruzalemē, un viņa mātei bija vārds Azuba, Šilhija meita. Un viņš staigāja visos sava tēva Asas ceļos. Viņš no tiem neatstājās un darīja, kas tam kungam Jahvem patika. Tikai kalnu altāri netapa nopostīti, un ļaudis upurēja un kvēpināja vēl pa kalniem. Un Jehošafatam bija miers ar Izraēla ķēniņu. Un kas vēl stāstāms par Jehošafatu un viņa spēks, ko viņš parādījis, un kā viņš karjojas, tas viss ir rakstīts Jūdas ķēniņu laiku grāmatā. Viņš arī izdzina no zemes atlikušos netikļus, kas Asas viņa tēva laikā bija atlikuši.
To brīdi neviena ķēniņa nebija Edomā, bet ķēniņa vietnieks valdīja. Un Jehošafats lika taisīt lielus kuģus, braukt uz Ofīru pēc zelta, bet tie nenogāja, jo Ecion Geberā kuģi tapa sadragāti. Tad Ahazija, Ahaba dēls, sacīja uz Jehošafatu, lai mani kalpi iet ar taviem kalpiem līdzi uz laivām, bet Jehošafats negribēja. Un Jehošafats aizmiga pie saviem tēviem un tapa aprakts pie saviem tēviem Dāvida pilsētā, un viņa dēls Jehorāms kļuva par ķēniņu viņa vietā. Un Ahazija, Ahaba dēls, kļuva par ķēniņu pār Israēlu Samarijā Jehošafata, Jūdas ķēniņa 17. gadā, un valdīja 2 gadus pār Israēlu. Un viņš darīja, kas tam kungam Jahvem nepatika, un staigāja sava tēva ceļā un savas mātes ceļā un Jerobeāma Nebata dēla ceļā, kas Israēlu paveda uz grēkiem. Un viņš kalpoja Bālam un metās zemē tā priekšā, un apkaitināja to kungu Jahvi, Israēlu dievu, tā kā viņa tēvs bija darījis. Amosa grāmata, 6. nodaļa. Bēdas tiem, kas droši dzīvo Ciānā, un bez bēdām uz Samarijas kalna, vareniem pirmajā tautā, pie kuriem nāk tie no Izraēla nama. Ejiet uz kalni un skatieties, un no turienes ejiet uz Hamatu, lielo pilsētu, tad noiet uz Gadu Filistijā. Vai tās ir labākas nekā šīs valstis, jeb vai to robežas lielākas nekā jūsu robežas? Jūs, kam šķiet nelaimes dienu tālu esam, un kas tuvu ceļat varas darba krēslu, kas guļat ziloņkaula gultās un staipāties savos atpūtas zviļņos un ēdat jērus no ganāmā pulka un barotos teļus no laidaru vidus, kas pūšat somu dūkas un izdomājat mūzikas rīkus kā Dāvids, kas vīnu dzerat no kausiem un svaidāties ar visdārgāko eļļu, bet nebēdājaties par Jāzepa vainu. Tādēļ tie nu ies cietumā, paši pirmie starp cietumniekiem, un plītnieku kliekšana mitēsies. Dievs, tas kungs Jahve, ir zvērējis pie savas dvēseles, saka tas pulku kungs, Dievs Jahve Cebauts. Man riebja Jēkaba lepnība, un es ienīstu viņa skaistos namus. Tādēļ es pilsētu nodošu ar visu, kas tur iekšā. Un notiks, ja tur 10 vīri būs atlikuši vienā namā, tie mirs. Un kad ko ņems viņas vainis vai viņa dedzinātājs un iznesīs kaulus no nama un sacīs uz to, kas nama iekštelpās, vai tur vēl kāds pie tevis, un tas sacīs, nav neviena, tad viņš sacīs, ciet klusu, jo tā kunga Jahves vārdu nebūs pieminēt. Jo redzi, tas kungs Jahve dod pavēli un sitīs lielo namu, kas sagrūs, un mazo namu, kas sadrups. Vai zirgi var skriet pa klintīm, vai tur virsū var art ar vēršiem, jo jūs esat pārvērtuši tiesu par žulti un taisnības augļus par vērmelēm. Jūs, kas priecājaties par nieku un sakāt, vai mēs caur savu stiprumu sev neesam varu dabūjuši. Jo redzi, pret jums, jūs Izraēla nams, saka tas pulku kungs, Dievs Jahve Cebauts, es celšu tautu, un tā jūs nospaidīs no Hamatas ceļa līdz Tuksneša upei.